Rūpnieciskās šujmašīna adatiņas ar stiprinājumu veidu DPX5 vai kā tautā zināms resnais kātiņš. 2 veida adatiņas ir atnākuši tātad SD1. Mums ir vēl vairāk, ejiet mājaslapiņā skatāties, bet apskatīsim konkrēti, kas mums šodien ir atnācis. Tātad SD1 mums ir šāds te asas un smelas gals. Kur viņš ir? Rekur te blakus, jā. Šāda adatiņa ir atnākusi. Domāta priekš ādas, kā var redzēt katalogu noformējumā. Visādiem ādas izstrādājumiem. Var auto krēslus apšūt ar ādu, vai makus, vai somas. Un te varam vaļā skatāmies, kāds te īsti izskatās tas SD1. Lūk, SD1. Viņš ir tīrs, glūts, punktveida griezums ar galā mazu trīsstūrīti. Un šeit arī viņu visbiežāk izmanto ādām, plastikām, fiber, nezinu, un filmas visādiem. Un šeit ir viņa stiprās puses, var izlasīt angliski, man grūti iztūkot. Nu, lūk, šāda te adatiņa ir atnākusi, un tad ir LBR. Tā ir ļoti tāda smuka dekoratīvajām šuvēm, es jau esmu iepazinies ar viņu. Tad sūtīs, ka te skatījos, un LBR ir savukārt, parādīsim viņas stiprās puses un vājās puses. Vājās puses mums nav. Ļoti ieteicam priekš dekoratīvās šuves, lai veidot savu raksturu. Lūk, šī ir tāda tīri dekoratīvo šuvju adatiņa LBR. Un arī stiprinājuma veids ir tas 134. vai zināms kā arī kā DPX5 ar resno kārtiņu. Iegādāties var mūsu mājaslapiņā charlotsaudum.lv sadaļā piedaruma un instrumenta apakšsadaļā rūpniecisko šujmašīnu adatiņas DPX5, kā arī klātienē Cēsīs Jāņporuka ielā 23.